tā kā man uzrakstīja, kas man jāsaka ir par mūsu nākamo viesi, es nedaudz sadrūmu, jo man ir bijusi saskare ar Elmāru un principā katru reizi, kad es mēģināju kaut kā viņu pieteikt, visi beidzies to, ka viņš skatos nostum malā un saka, lai es beidzot muldēt. To ideju, ka viņš vienmēr labāk var pateikt nekā kāds cits par viņu. Es domāju, Elmārs Tānis, jūs viņu noteikti labi pazīstat, tāds omulīgs cilvēks festivāls, saistīts gan ar Lulu Pīcu kaut kādā veidā, ar Charlestonu, tad ir no kaut kur tālienes brauc. Es domāju, jaunākā paudze pat nemaz nezina, ka viņš nav iedzimtais, vismaz šai pus okeānam, bet kādu brīdi ir uzkavējies. Ir jābrīdina, Elmārs Tānis zina, kā garšo pūdēta haizivs, kas esot negaršīgākais ēdiens, ko viņš kad ir ēdis. Sagaidiet, lūdzu. Paldies. Tādas mikrofons. Vakar, prieks jūs redzēt, kā mēs jūtamies, labi? Ja? Vai mēs varam visi pacelties kājās? Jā, mēs varam. Jā. Man liekas, zin, kā es pats, šausmīgi interesanti 3 kungi, bet laiks ir pagājis, cik laiks pagājis? Kaut kādā pusotru stundu, drusciņi dibens sāk sāpēt un vajag izkustēties. Un gribēju, lai mēs varbūt arī drusciņi pakustamies, varbūt drusciņi pavingrojam, ja? Mēs varam tā drusciņi palecam uz augšu, ja? Molekulas, tur visi kaut ko pakustam, kas mums tur iekšā. Tagad rociņas augšā, šitā te visi noliekam somas, kas mums visiem, jūs tur arī augšā, jā, visi tik paklausīgi. Un tagad ļoti smags, grūts vingrinājums, ja? Augšā, lejā, ārā, iekšā. Augšā, lejā, ārā, iekšā un griežamies. Augšā, lejā, ārā, iekšā. Augšā, lejā, ārā, iekšā. Augšā, lejā, ārā, iekšā. Super aplausi visiem. Baigāk. Nesēžamies. Tagad. Šis ir nākamais, ko mēs darīsim. Tagad Jūs domājat, ka pastāstīs par ēdieniem, ja? Jā. Nē. Mums ir stāsts par humāru šovakar. Tātad nākamais, ko es gribēju, lai mēs izdarām šitā te vienīšķi uz augšu, rokas izstieptas uz āru, vienīšķis uz augšu, viens figā, tā drīkst teikt, ja? Figā. Un, kas teikšu, 3, aplauzīt un nomainam, ja? 1, 2, 3. Bija? Pamēģināsim vēl vienreiz. 1, 2, 3. Bija? 1, 2, 3. Cik forši, vai ne? Vēl pēdējo reizi. 1, 3. Ir. Ok, tas bija vienkārši. Tagad nākamais. Tas bija diezgan vienkārši. Nākamais. Labā roka uz deguntiņu šitā te, jā. Kreiso roku pāri uz auss. Un atkal uz 3 aplauzīt un nomainām. 1, 2, 3. Bija, ja? Kādam sanāca vispār? Pacēl kreiso roku. Kādam sanāca, ja? Pamēģina atkal 1, 2, 3. Super. Vēl vienreiz. 1, 2 un 3. Super, aplauz. Baigāk. Nesēžamies. Ok. Tas bija parādīts par to, ko mēs runājam drusciņ par talantu un vai kaut ko var iemācīties. Es ticu, ka mēs varam jebkuru lietu iemācīties un talants, teiksim, mēs runājam par humoru, tad arī, ja mēs piestrādājam pie lietām, tad mēs arī varam tikt pie tāda lieta, kad mēs varam būt arī smieklīgi kaut kādā veidā. Man bija prieks redzēt, kad mēs arī drusciņ pasmējamies. Tagad, man patīk dzīvespriecīgi cilvēki. Man liekas, tas ir ļoti forši, kad cilvēki ir dzīvespriecīgi, un tas arī ir, diemžēl, es varu teikt, talants kaut kādā veidā. Un man viens tāds guru, kādreiz tāds diezgan gudrs cilvēks, stāstīja arī par to, kā priecīgi cilvēki un kā ir bēdīgi cilvēki. Un kā izskatās bēdīgs cilvēks? Mēs varam visi iztēlot, ka mēs esam bēdīgi kaut kādā veidā. Kā izskatās? Nu, kas notiekās? Uzreiz. Jā, mēs redzam, galviņa ir uz leju, plecs iet uz leju. Viņš ir vienkārši aizmidzis, viņam ir garlaicīgi. Jā, ir galvas leju, mēs nošlukstam, tas ir īstais vārds, bet mēs esam nošlukuši kaut kādā veidā, un mēs esam tādi bēdīgi, vai ne? Un kā ir priecīgs cilvēks uzreiz? Parādiet man, kā ir priecīgs, ja? Priecīgs cilvēks uzreiz, pleci, galva, ķermenis, un mēs arī elpojam.
Ja? Mēs elpojam, un tā ir viena kolosāla lieta. Mēs reiz elpojam, mums plaušas atverās, mēs varam elpot, un mēs varam būt laimīgi. Pareizi? Un zini, kas ir? To mēs varam izdarīt tajā mirklī, kad mēs jūtamies tā nedaudz pašvāk. Mēs to varam izdarīt šitā. Pareizi? No šeit. Šitā. Varam? Parādam. Bēdīgi. Priecīgi. O? Bēdīgi. Priecīgi! Jā, baigi labi. Diezgan vienkārši, vai ne? Diezgan forši. Un tā ir tā lieta, kas īstenībā, tas ir arī disciplīnas ikdienā, kad mēs ejam, staigājam pa ielu un vienalga, kur mums ir visādas problēmas tā tālāk. Tas nāk arī klāt pie mūsu humors, kā talants, ja, kad ja mēs gribam būt arī priecīgi un smaidīgi, mums arī jāparāda. Tas nāk ar kaut kādu disciplīnu. Tas ir kaut kādī, ka mēs jūtamies labi un tas mums jāaiziet no tās sliktās sajūtas un parādīt arī citiem. Tas varbūt citreiz saka, kad es arī no Kanādas, no Ziemeļa Amerikas, ka mums tās, jūs gribat sēdēt, ja? Vispār? Ok, pamēģināsim vēl vienu lietu. Bet, kad es no Kanādas un no turienes saku, ka mākslīgie smaidi, ja? Nu, ne visiem ir tie mākslīgie smaidi, ir arī cilvēki, kas ir arī vienkārši tā, ka viņiem ir tas disciplīns nebūt nelaimīgiem. Un es gribētu, lai mēs arī visi Latvijā, jo vien vairāk, cik mēs varam, būt priecīgiem, ja mēs varam. Un tagad, cik jūs izdariet, jūs bijat baigi labi šī te, ka mēs darījam šitos te paklausīt, vai ne? Tagad es gribētu, lai jūs dariet tieši, kā es arī tagad darīšu. Ja? Jūs man uzreiz rokas iegāja kavadās, tas nebija tas, ko es gribētu darīt. Labi? Varbūt mēs varam pārēt pie jautājumiem uzreiz. Nē. Turpinām. Gatavi, ja? Nebija slikti vēlreiz. Labi. Sēžamies. Paldies. Aplausi bija baigi labi. Tā, man bija šis te kaut kāds tas wow, modernie laiki. Pasies. Kā viņš strādā? Šitā, ja? Jānis Cimermans. Jā, humors kā talants iedzimts vai iemācīts. Man jau liekas, kad es piekrītu, zin kā, mēs jau nesaskaņojam mūsu runas, te 3 kolosāli vīrieši, kur bija ļoti jauki paklausīties, kur katrs ir talantīgs un kā, un par to es nevaru palpot tagad. Jā. Bet par to iemācīts, es domāju, ka tā ir baigi svarīgā lieta, ka to var iemācīt. Es esmu ļoti priecīgs, kad kur man māmiņa un tēts ir, viņi vēl ir, gribētu teikt, ja, 80 un tūlīt būs 80 un 83, super pozitīvi, vienmēr priecīgi un viegli smējās. Un cik mums šeit ir pieauguši, nevis, daudz pieauguši vecāki, mums ir šeit kaut kādi, kam ir bērni, vai mums ir dažiem, kam gribās, ka viņam būs bērni, jā. Bērni, vai tev gribās taisīt bērns? Nu, tā kā ko. Labi, un šie cilvēki man ir ļoti mīļi, un es domāju, viņi tāda, tēts vienmēr smējās. Un viņš vienmēr man ir atgādinājis, vienmēr, lai iet pa, kad es gāju ārā uz skolu kādreiz 4, 5, 6, 7. klasē, es eju uz skolu, viņš man kliedz pa durvīm. Elmāra, galva augšā, skaties uz augšu, ja? Ui, kas te man notiekās? Ui, nē. Te, kur viņi ir. Un, ja mēs vecāks, mēs varam iespaidot savus bērnus nenormāli, kaut kādā veidā, ja? Mums bija vienmēr jāsēž pie brokstīm. Es redzu, mūsu mājās arī diezgan švaki sanāk tām brokstīm, pie galda, vakariņas. Tas ir varbūt arī, kur es iemācījos arī gatavot un baudīt un vispārējais, bet nevis tikai baudīt un gatavot, bet arī sēdēt un baudīt cilvēks, kas ir apkārt un runāties un domāt un smieties pie galda. Nevis tikai ēst, bet smieties un runāt un izbaudīt viens otru. Jā, mamma un tēts super pozitīvi,
vienmēr priecīgi, viegli smējās, lai mēs visu to varam arī darīt ar saviem bērniem, saviem mazbērniem, un lai viņi arī dod pretī arī mums, lai mēs arī viegli varam smieties. Kurš smējās tik daudz? Tas bija forši, ne? Nākamais. Tad parādījās mazais Elmāriņš. Tas bija, tad maz vēstur par sevi, vai ne? Jā, kur es, pirmās recepts jau galvā. Jā, var redzēt. Tas īstenībā neesmu es, bet, es nevarēju atrast tik forši bildīt, kas varbūt parāda, kā es jutos tajā laikā. Spaghetti filma, kur arī ir. Jā. Tas bija tas, kad īstenībā vienkārši tas sākums priekš maniem, ko es gribēju teikt, ir, kad, kad es biju laimīgs bēbs un laimīgs bērns, un atkal par tiem vecākiem dodam to visu, lai mums tas talants, lai viņš aug, jo talants nav tikai humorā, talants ir visur, un tas arī nāk no mums lieliem cilvēkiem. Nākamā bildīt, ģimenes iespējas. Man bija kolosāla ģimene, atkal man patīk, bet ģimene runāt, jo man liekas, ka tas talants jau sākās no bērnības, un viņš arī kaut kādā veidā izaug. Mana mamma vienmēr man atgādināja, ka nevajag cūkoties ar lietām. Tas parasti bija pie galda, es vienmēr liku spageti degunā vai darīju kaut kādas visādas trakas lietas. Un man bija tāda forša īpašība, kad es viņu neklausījos, kad viņi man vienmēr uzšauja pa dupsi vai parauja man aiz aus, ko nedrīkst šīs dienās darīt, vai ne? Aiz matiem arī parauja. Ja? Tās bija tās lietas, kur, ja? Un, man arī, jā. Vai ne? Un tas, kad nevajag cūkoties, es biju drusku anarhists, es vienmēr esmu bijis drusku anarhists pret to, kā kaut kas ir reāli jādara. Man vienmēr patīk mēģināt atrast kaut ko drusku savādāk, darīt kaut ko nedaudz pret, prasīt, kāpēc jādara tā, varbūt atrodam kaut kādu citu veidu, kaut ko darīt. Un paldies mammai, ka viņa teica, lai necūkojies, īstenībā mums vajag trakot, mums vajag kaut kādīgi domāt, kaut kādas lietas, lai arī atrast savu talantu, jo tas talants nāk ar darbu, un vai tas ir humorā vai jebkurā lietā, tas talants nāk ar darbu un ir jājautā. Un tie, kur izceļās kaut kur, viņi ir drusciņš savādāk. Pasies uz Valdu, vai ne? Viņš ir galīgi savādāks nekā mēs, viņš ir talantīgs. Nerunā? Next. Es teicu. Dzīve kā joks. Kā joks. Man liekas, ka dzīve ir kolosāla. Mēs katru dienu, tiem, kam ir humora sajūtas, es šeit esmu, laikam, jo cilvēki man domā, ka man ir kaut kāda humora sajūta. Es pats jūtu, kad man ir humors, nav sliktā pozīcijā kaut kur. Man patīk priecāties un likt, lai citi smējās kaut kādā veidā. Un es arī esmu iemācījies un trenējies, pat bērnībā stāvēju pie spogu ar visādiem grimesām un trakām lietām un iemācījos, kā seju darīt visādas trakas lietas. Ja? Bet dzīve kā joks, katru dienu mēs kaut ko darām, mēs satiekam visādas cilvēkus, ir visādas situācijas un tā. Teiksim, kā piemērs, kāds šeit ir bijis pie zobārsta? Ja, pacēd rokas. Ir kāds bijis pie zobārsta? Stulbs jautājums, ja? Citās valstīs varbūt neviens nepacēla roku, jūs neesat bijuši? Jūs ne? Pacēl rokas, kurš ir bijis pie zobārsta? Viss ir bijuši, vai ne? Kaut kādā veidā. Pirms 300 gadiem, man liekas, ja es prasītu šo pašu jautājumu, tad varbūt arī rokas arī nepaceltos, jo varbūt arī nebija zobārsta un vienkārši piesēja pie kaut kur izrauja. Bet dzīve kā joks. Jā, kā saka, katru dienu kaut kas notiek. Teiksim, kā mēs ejam pie zobārsta? Gribās aiziet ar tīru, svaigu muti pie zobārsta, vai ne? Cienu pret pareizi? Vai ne? Varbūt pat izpucēt zobiņus pirms tam. Pareizi, jā, tas baigi forši. Man bija tāda viena reize, kad es, teiksim, sēžu darbā. Tas bija pirms kaut kādiem 10 gadiem. Sēžu darbā, un es dabūju zvanu es pacēlu savu Nokia tajā laikā. Un Elmār, tu būsi? Es saku, jā, es paskatās. Un viņi man pazīst zobārstu, man zvan, man atgādina, ka man jāpie zobārstu bieži aizmirst tajā laikā vēl arī šīs dienās, kad sevišķi tām lietām, kur negribās iet. Un es zinu, ka man tur jābūt pēc 10 minūtēm, man nav baigi tālu jābrauc, bet es tagad domāju, tūlīt jāskrien. Es biju pats svaigi uzpīpējis un svaigi izdzies
kafiju no paša rīta, ja? Un es tagad skrienu no Čārlstona ārā, man jātiek, jābrauc. Zinu, ka es nevarēšu paēst kādu laicī. Stāv bulciņas, gudrinieks, paķer nevis, teiksim, kaut kādu sieru bulciņu. Nē, magoņmaizīt, ja? Mums baigi garšīgās magoņmaizes. Es tagad paņemu magoņmaizes, es domāju, kolosās tagad, un šau iekšā. Es domāju, forši tagad kāp mašīnās brauc, viss skrien tagad normāls biznesmenis šīs dienās, ja, skrien. Un es tagad skrien, iekāp mašīnā, brauc, es domāju, iebraukšu kaut kur nopirkt kožu, naudas maks palikt birojā, ne santīna, nav kabatā, nekā. Es tagad brauc, domāju, par kožu iešaus iekšā, es tagad trīs grēkus, ja? Magonmaizīt, cigaretu un kafiju. Ja? Kas varētu būt sūdīgāk? Drīkst teikt sūdīgi šeit, vai nedrīkst? Nedrīkst, jā. Un kas varētu būt sliktāk? Es aizbraucu pie zobārs. Es domāju, labi, vismaz es iešu toaletē, izskalošu muti kaut kādīgi, man neturu. Es ieeju, nokārtojos, ja? Tad aizēju pie izlietnes, paskatos un tā kā oāzē, bet kā oāze, es skatos uz izlietnes stāv zobpasts. Es domāju, kolosāli, ne? Es domāju, varētu būt vienreizie zobirsts arī kaut kur tam līdzīgi, ne? Mums ir bijis šādas situācijas cilvēkiem, pareizi, ja? Un es paņemu to zobpastu, es tagad uzsmēru uz pirkstu, un es tā šitā kārtīgi, sāku jūs, ka man sāku lipt muti kopā. Es tagad paskatos uz to zobpastu, un es lasu protēžu līmeni. Kolosāli. Es tagad nezinu, ko darīt. Zinu, kā man nekad nav bijis protēžu līmeni mutē. Es tagad eju pie zobārša. Sveiki, labdien! Es baigi smaidīšu, kā vienmēr, tikai nevar parunāt. Viņi domā, kaut kas ir man zobi. Es saku, nē. Esmu māka tik vajā šitā. Labi. Bet dzīve kā joks, ja? To varētu nestāstīt. Vai ne? Kaut kas stulbs, kaut kas tāds, negadījums. Mums visu laiku kaut kādas stulbības notiek un tā tālāk. Un visādas lietas. Man liekas, ka arī to humori, ka mums vajag, atkal aizgāju kaut kur, ja? Kad mums vajag pasmieties par sevim. Un arī pastāstīt. Un tas ir forši. Un tas ir tā. Es nezinu, kā šis strādā. Humors darbā. Rekur es atkal. Tas ir pamainījis man pirmā diena darbā, kā pavārs. Stulbildi, ne? Labi. Jā, humors darbā, teiksim tā, varbūt slavenākā firma, kas man ir un vēl ir un ir bijis, ir 21 gadu Latvijā mēs strādājam Pizza Lulu. Un tas vārds fun, šitas te, kas iet ar apakšā, tas nav F ar kaut kādu, fun. Visi zina, kas ir fun? Daudz nezinu, latviešu valodā nav tāds vārds fun. Tas ir kolosālākais vārds vispār, kas varētu būt. Tas apraksta, ko viņš apraksta? Jauki, forši, prieks, kas vēl? Jautri, kas vēl? Bet viss vienā vārdā, super. Bērns, ka viņi iet ar slidkalniņu, pa kalnu ar šitiem te ragavām. Jā, paldies, ar ragavām un tā tālāk. Kas viņam ir fans. Tas ir viss tās lietas. Tas vārds ir vienkārši kolosāli. Man liekas, ka darbā un dzīvē vispār ir jābūt fans. Un tas nāk, ja mēs to varam izdarīt, tad mēs tur varam katru dienu domāt par fanu. Man liekas, teiksim, es saviem darbiniekiem mēģinu saprast, ka jā, disciplīnam jābūt, ir jāstrādā, ir jādomā, jādara pēc visām normām, jāstāv, daram to ar prieku, daram to ar fanu. Ja? Ja viss ir izdarīts, tad priecājamies, nevis, teiksim, es nezinu, tas ir darbam, ir jābūt odziņai. Tad man aiziet, teiksim, tālāk, jūs jau varbūt esat redzējuši, ka es kaut kādas raidījumus esmu tur gatavojis un kaut kādas lietas darījis un tā tālāk. Man vienmēr bija
man vienmēr ir bijis svarīgi, kad kaut kādā veidā atkal var to fanu dabūt, kad jūs, tie, kas skatās, var atrast kaut kādu veidu, kā pasmieties. Kaut kādā veidā. Man liekas, tas ir forši. Kaut kad man ir jābeidz, jā? Es zinu, ka Valdis kustās un tā tālāk. Wow, es kustos! Jā, pēc vēl 10 gadiem tas vispār būs brīnums. Nē, vienkārši varēs dzirdēt kā čīksts. Jā, un pa darbu. Man liekas, ka katru dienu, teiksim, darbs ir tāda lieta, ko mēs daram. Mēs ejam uz darbu katru dienu. Ja? Nu, nevis katru dienu, bet reāli apmēram 90,000 stundas. Tas bija tā, ka beigšanas zvans izklausījās. Tandinos no skatuves, ja. Un mēs apmēram sanāk 90,000 stundas tos kaut kur internetā redzēja, ka apmēram 90,000 stundas mēs ejam uz darbu. Tad tādēļ, kāpēc neiet uz darbu ar prieku, ar smaidu un īstenībā kā priekšnieks un vadītājs, lai būtu humors un prieks. Tā ir darbā, ko mums vajadzētu izjust, un ja jums ir riktīgi slikti darbā, tad mainiet darbu, jo īstenībā kā kārtīgs latvietis saka, nafīgi to darīt. Ja? Īstenībā ir, to droši vien nedrīkstēja teikt, ja? Mēs tērējam tik daudz laika, ka mēs gribam būt vienā darba kultūrā, kur mēs jūtamies labi. Ja? To mēs mēģinām darīt, un tad īstenībā to, ja mēs skatāmies, teiksim, Pizza Lulu, kas ir īstenībā tad diezgan forši films, šitā nav reklāma tikai tā, bet tikai tā, drustiņi izmetu, ja? Nē, bet ar to arī, ja mēs skatāmies, iet www.lulu.lv, nē, bet ja paskaties, ko mūsu uzņēmums dara, un īstenībā es tur... Tas ir priekšpēdējais brīdinājums. Tas ir impossible. Jā. Tas ir super. Kad īstenībā tur tiek darīts viss ar humoru, un īstenībā tas ir tas, kas dzen. Un cilvēks patais priecīgs un forši. Ejam tālāk, un te vēl kaut kas ir. Es baigi. 2 minūtes. Cik? 2. Humors liek cilvēkiem smaidīt. Tā man liekas pēdējā. Jā, tā bija pēdējā. Ja? Humors liek cilvēkiem smaidīt. Es gribētu, lai es dienā mēģinu dabūt, lai cilvēks smaida. Man visvairāk patīk dabūt, lai maz bērni smaida. Man liekas, tas ir vispār kolosāli. Pamēģiniet. Es zinu, ka mēs Latvijā, ja skatās salīdzinot citām valstīm, tik daudz nepievēršam laiku pie tiem bērniem, bet tie mazie bērni viskolosālākie ir. Viņi ir tie, kas arī mūsu talanti, kas mums dod nākotni tā tālāk. Ieskaties vienam bērnam acīs, un es pateikšu vienu lietu. To, ko mēs darījam šito te, ja, un šitos te, tur ar katru reizi paliek labāk. Un tas ir tas pats, kad mēs mēģinām smieties un mācīties par humoru, un ar bērniem ir tieši tas pats. Tic man, pamēģina ar vienu 2-gadīgu pasmīdināt, tas nav vienkārši, jo viņš tūlīt sāks raudāt. Dāmas kungi, paldies. Ceru, ka jums bija interesanti, man bija interesanti. Forši. Elmārs Tannis.